Šis dienas sākumā vēl nebija, bet es paļaujos, ka līdzīgi kā parādījās klavieris, tā parādīsies kaut kas jauns un cits, tāpēc, ka mēs taču esam radošo industriju konferencē. Un konteksts, manuprāt, ir būtisks ārkārtīgi visās jomās. Vietrada ir par kontekstu. Ko Māris Olds patiesībā nezinu, es visu dienu centos saņemt spēkus, viņam pieiet klāt, bet esmu pārāk gļēvs. Māri, tu esi mans bērnības elks. Lūdzu, zini to beidzot. Pilnīgs stulbums. Tā, kad man to teica Māra Kampernova, es sapratu, ka es laikam esmu sens. Paldies. Tu esi cilvēks, kura dēļ es gribēju studēt bioloģiju, taču attapos ģeogrāfijā, zemes zinātnēs un vides zinātnēs. Nu, lūk, no telpas uz vietu vietrada. Lai gan es esmu dzimis Zemgalē, pašlaik dzīvoju Vidzemē, es uzaugu šajā pilsētā. Līdz ar to no visas sirds laipni lūdzam Liepājā. Man bija tā izcilā laime, šis tiešām ir interesanti, bet tad, kā viņš jau rada apkārt sev kaut kādas lietas, tā kā peripētijas izvēršas stendiņš. Man bija tā laime no dažādām adresēm, Mārtiņa, doties uz skolu pavisam netāli. Liepājas pirmo skolu, pirmo vidusskolu tajā laikā, kur man vēstures skolotāja Ineta Drēža iedzina ļoti konkrētu lietu, vienmēr tiec galā ar jēdzieniem, vienmēr tiec galā ar kontekstu. Tad vēlreiz atgriežoties, radošu industriju konference ir šis konteksts, šie trīs jēdzieni, kas savstarpēji patiesībā no manas puses uzskatu ir jāciena, ja mēs esam šeit ieradušies. Radošās industrijas pēdējo gadu laikā un radošās industrijas, nevis radošā industrija vai radošā ekonomika, vai pareizāk patiesībā būtu ekonomika, radoša tautssaimniecība Latvijas kontekstā, pēdējos gados tiek uztverta kā tāda panaceja. Bet kas tad ir radošums? To visu laiku jautā, vai kāpēc radošums, kāpēc radošām industrijām būtu kaut kā jāizglāba, jāatrisina kādas problēmas, ņemot vērā, ka lielākoties problēmas ir tikai vienīgi simptomi un nekas vairāk. Tātad, kas ir šie simptomi, ar kuriem ir jātiek galā radošajām industrijām Latvijā? Radošajām industrijām iespējams ir jāpiedāvā jauna veida zināšanas, jauna veida saturs. Slaids, ko jūs redzat aizmugurē, nav nekas vairāk kā tikai prāta ģeogrāfija. To varētu saukt par prāta ekoloģiju. Cilvēki, kas ir lasījuši 3 ekoloģijas, varētu būt lietas kursā, par ko ir runa. Profesors Tonijs Frais, ar kuru man ir bijis tas prieks un laime pēdējos gados strādāt dažādos starptautiskos projektos, uzskata, ka kolektīvā inteliģence ir tas, kam ir jārada sapratne. Tātad kolektīvā inteliģence barojas no dažādām zināšanām. Tāpēc arī es domāju, ka cilvēkiem ir jāspēj nevis domāt ārpus kastes, bet domāt vienkārši citādāk. Domāt dažādas zināšanas, zināt dažādas zināšanas. Angliski ir ārkārtīgi ļoti jauks vārds thinking otherwise. Padomājiet par to semantiski. Vietrade un viss pārējais lielā mērā ir saistīts ar to, ka pašlaik ikdienā man darba valoda ir angļu valoda. Līdz ar to sanāk daudz domāt par latviešu valodu un kādus latviešu valodas vārdus mēs lietojam. Un ja lietojam, tad varbūt ir pienācis laiks izdomāt jaunus vārdus. Valoda ir pirmais dizaina instruments. Valoda nav tikai un vienīgi kāda neaktīva matērija, fonētisks vārdu kopums, sociāls konstrukts. Tas ir aģents. It's a prompt for an action. Līdz ar to valoda miedarbība pār zināšanām, veidojot dažādas zināšanas, var novest mūs pie citādākām sapratnēm. Šajā stāstā vienīgais, kas esam mēs, ir šī trajektorija, šis potenciāls, kuru mēs ieliekam valodas lietojumā. Līdz ar to vietrade, telpa un vieta ir stāsts par valodu. Tas ir stāsts par 2 konceptiem, kas lielā mērā popularitāti un tādu diskursīvu virzienu ir ieguvis pēdējos 30-40 gados. Sociālā teorijā ļoti telpa kā aspekts ir sākus aktivizēties, lai gan chronoloģiski paraugoties sengrieķi ar topos un kora domāja tieši vietu. Līdz ar to telpa un vieta ir savstarpēji ārkārtīgi saistīti jēdzieni. Mārtiņš jau tam pieskārās un ir neizsakām daudz dažādu veidu, kā par to runāt. Man ir dots tikai 16 minūtes, visu, ko es varu izdarīt, ir aicināt padomāt par šīm lietām arī no šāda aspekta. Runā, ka kosmoss izplešas. Ja tā ir, tas nozīmē, ka jebkura šūna mūsu ķermenī, jebkurš atoms ir ar tieci uz āru. Mēs izplešamies viņam līdzi. Kosmoss sastāv no matērijas un no telpas. Kosmoss sauc par space. Tā ir telpa.
Līdz ar to telpai, kā Džefs Malpas, manuprāt, viens no labākajiem vietas filozofiem pasaulē, pašlaik dzīvo Tasmānijā, saka pavisam vienkārši, telpa mūžīgi izplešas, vieta mūžīgi saraujas. Telpa ir tas, kas vienmēr ir patiesībā ārpus mūsu kontrolas. Vieta ir veids, kādā veidā šo telpu mēs varam savākt vienkopus, rūpēties par šo telpu, par šo telpisko. Tomēr pār visam vietrade ir pavisam vienkārši tulkojums angļu vārdam placemaking. Angļu vārdam placemaking, kas savu popularitāti ieguva pagājušā gadsimta 60. gados, jau var tā teikt, ka Jane Jacobs sāk runāt par kluso pavasari. Beigās beidzās ar William White eksperimentiem, pirmoreiz mūžā filmējot mazus ielu stūrus un mazus parciņus un plazas un skvērus no māju jumtiem, lai saprastu, kā cilvēki lieto šīs vietas. Un izvirzīja pieeju, ka placemaking varētu būt formāts, kādā veidā mēs varam atgūt tiesības, rights to the city, tiesības uz pilsētu, kādā veidā mēs varam organizēt un visiem kopīgi piedaloties radīt publisku ārtelpu. Par to mēs sākām interesēties apmēram pirms 3 gadiem kopā ar nevalstisko organizāciju Lab plus 371. Tajā laikā es strādāju pilsētplānošanas uzņēmumā, draudzējos ar arhitektiem, lai gan pats esmu ģeogrāfs un par to mūžīgi esmu saņēmis kritiku un nievas. Mēs sākām domāt, cik labi mēs būvējam telpas un cik slikti radām vietas un sākām meklēt vismaz jēdzienu, ar kuru sākt operēt, ar kuru sākt domāt citādāk. Nonācām līdz vārdam placemaking, kurām vienkārši mēs radājām iztulku tulkojumu. Tulkojuma autors esmu es, un tā ir vietrade. Šis slaids parāda to, ka vietrade ir ne tikai valodniecīgs triks vai veids, kā nosaukt lietas, vietas citādāk. Vietrade ir tomēr informēta no dažādām disciplīnām. Manuprāt, viena no disciplīnām tur trūkst, tāpēc es būtu ļoti pateicīgs, ja jūs varat norādīt, kuru tur trūkst. Filozofija atbild uz jautājumu, kāpēc, jautājumu, kuru mēs bezgalīgi daudz reižu izlaižam. Ģeogrāfija atbild uz jautājumu, kur. Ģeogrāfija nav par karšu zīmēšanu, ģeogrāfija nav par vietu nosaukšanu, ģeogrāfija ir par to, kā mēs saprotam mūsu savstarpējās attiecības ar citām lietām, citām vietām, citām būtnēm, citām planētām. Trajektorija tādā pašā formātā, kādu mēs viņu ieguldam valodā, piemīt arī dizainam. Arī dizaina definīcija, es liecos piekrist nedaudz citādākai, lai gan arī dizains ir tāpat kā radošās industrijas pārlādēts jēdziens pēdējos gados. Es piekrītu Anne-Marie Willis, sieviete, kas pašlaik strādā Eģiptē, ir bijis arī tas gods ar viņu strādāt kopā, un viņa uzskata, ka jebkurš dizains ir ontoloģiska disciplīna, jebkurš dizains ir ontoloģisks, līdz ar to viņš rada jaunas ontoloģijas. Ar to domājot, ka ontoloģisks dizains ir dizains, kas rada atpakaļ lietotāju. Design, designs, designer. Līdz ar to vietrade ir sapratne par to, ka jebkura arhitektūras nozare, produktu dizaina nozare, pilsētplānošanas specifika rada vietas, kas mūs atpakaļ rada pēc tam. Tāpat kā šīs telpas, eksplikācija, viņas novietojums, paskaina augstie griesti. Kādreiz tas, ka šeit bija kinoteātris, rada ļoti konkrētas konotācijas un patiesībā daudz vairāk veido mūsu lielo dzintaru, kā mums šķiet. Tomēr pāri visam vietrade nav nekas unikāls. Vietrade nav mēģinājums izdomāt kādu jaunu vārdu tikai, lai paspiedētu spožāk ar jauniem jēdzieniem vai lai nosauktu tās pašas lietas tikai citos vārdos. Vietrade ir ārkārtīgi lielā kontekstā ar to, ko 21. gadsimtā sauc par the age of unsettlement. Par jauno laikmetu, kurā mēs esam nonākuši. Par to, ka māja nav ēka un par to, ka, manuprāt, jūs visi piekritīsiet, mēs visi zinām tik daudz, saprotam nosacīt maz, un mēs visi kaut kādā ziņā esam mentāli un psiholoģiski nevietā. Displaced, disvietā. To ļoti konkrēti parāda bēgļu krīzes, migrācija un viss pārējais šis gadsimts. Pilnīgi 100% noārdīs mūsu izpratni, ko nozīmē apdzīvota vieta, settlement, ko nozīmē pilsēta. Mārtiņš jau pieskārās tam, ka sēde ir nolemta, padarot viņu vienkārši par resursus, iegūs vietu jau no sākta gala. Lielākā daļa no pasaules pilsētām ir tādas. Mūsu izpratne par laiku un par pilsētām, par telpu ir pārāk telpiska un pārāk maz laiciska un pārāk maz vietiska. Vieta mūsu vieto, laiks mūsu laiko. Un tas ir konteksts, kurā ne ārpus Facebooka laiko ir nepieciešams paraudzīties nedaudz citādāk. Ar to domājot, ka vietrade ir tikai un vienīgi mūsu kosmoloģija, un lai gan reizē ar to tā nav kosmoloģija. Vietrade ir veids, kā paraudzīties uz to, ka cilvēks ir vieta, sāksim ar to. Cilvēks rada vietas. Cilvēks rūpējoties par telpu, to padara par vietu, neizslēdzot telpiskos aspektus.
bet padarot vietiskos aspektus. Cilvēku geogrāfijā varētu teikt, ka vieta ir ārkārtīgi cilvēcīga. Nevis cilvēciska, bet cilvēcīga padarīšana. Pār visam vietrada ir veids, kā es jau pēdējos 5 gadus no rīta ceļos un vakarā gulēt. Domājot par to, cik ilgi, domājot arhitektūras un dizaina kontekstā, kā telpiskos iedzienos, mēs nebūsim spējīgi atrisināt bēgļu krīzi, nebūsim spējīgi saprast, ka bēgļu nometne ir 21. gadsimta arhitektūra. Saprotot to, ka Latvijas izmirstošās pilsētas izvirza jaunus izaicinājumus, kā domāt par arhitektūru un par dizainu ārpus telpiskā, iekš sociālā, iekš vietiskā. Bet, lai šī nebūtu tikai tukša muldēšana no manas puses, es vēlos pastāstīt par 3 projektiem, kas ir secīgi patiesībā pēdējos gados atraduši mani, un varbūt es esmu atradis arī viņus. Un es pieminēšu dažus aspektus, kāpēc šie ir projekti, kurus sauc par vietradas projektiem. Nekas, ko mēs zinām, nepieder mums. Pilnīgi visas mūsu zināšanas, līdz ar to arī sapratni, kā jūs redzētu pirmajā slaidā, nāk caur citiem. Šis ir projekts Darba vieta, kuras idejiskais autors ir Jānis Milzerājs. Un šo projektu es pieminu, jo neviens projekts nevienam nepieder, projekts pieder sev. Un arī tas ir ļoti būtisks aspekts, domājot par radošajām industrijām, par vietām, kurās notikt radošajām industrijām. Tas prasa pilnīgi citu ontoloģiju, pilnīgi citu kosmoloģiju, kā paraudzīties uz sociālām, inovatīvām praksēm 21. gadsimtā. Darba vieta ir kopā strādāšanas vieta 3 stāvos, kas atrodas pašā Rīgas centrā Blaumaņa ielā. Un pašlaik apmēram 350 kvadrātmetru platībā dod darba vietas pašnodarbinātiem profesionāļiem, kas strādā sev, bet kopā. Tie ir 45 cilvēki, kas ir sapratuši, ka freelance nav vairs tikai mākslinieku, bezpajumtnieku, bezdarbnieku, hipsteru padarīšana. No freelance radās industrijas. Freelance ir patiesībā daudz senāka prakse par daudzām citām. Un šī ir vieta, kur pašlaik vada, protams, cilvēki menedžeri, bet viņi 3 gadu laikā ir izaugusi par kopienu. Cilvēki nāk uz darba vietu dēļ telpas un paliek darba vietā dēļ vietas. Cilvēki ir vieta. Tāpēc arī virzoties pie nākamā projekta Liepājas dārza 10, jeb D10 radošu industriju centrs, kur man bija absolūts gods kopā ar Ievu Rozentālu, komandas sastāvā izstrādāt šī radošu industriju centra koncepciju un attīstības stratēģiju. No paša pirmā soļa mēs sapratām, ka mums ir jāspēr solis atpakaļ un jāparaugās uz absolūti būtisku vietradas aspektu, kas ir lokāli pieejamie resursi, kāda Liepājā ir, un lokāli pieejamās problēmas, kā simptomi vai šīm resursu trūkumam, vai arī kā simptomi nepieciešamība šos resursus radīt. Pašlaik projekts ir izstrādes stadijā un uzņem jaunas apgrieziens, konceptuālā fāze ir noslēgusies. Un tas interesantais, ko mēs izmantojām D10 projekta izstrādē, ir pieeja, kas saucās Design from Future, jeb Planning from Future, plānošana no nākotnes. Cilvēkiem, kas ir strādājuši ar dažādām stratēģijām, koncepcijām, vai tie būtu plānošanas uzdevumi, mārketingā, izvēlēties nosaukumu vienalga. Mēs vienmēr ļoti chronoloģiski mēģinām par lietām un vietām runāt par vīzijām tālos gados, bet nesaprotot to, ka tas ir ārkārtīgi spēcīgs instruments, pamēģinot iztēloties, kā no nākotnes mēs nonākam šodienā. Nesen lasīju patiesībā kvantu fizikas pētījumu, kurā ir pierādīts, ka patiesībā notikumi nākotnē definē notikumus pagātnē. Cik ilgi mēs brauksim autobusā un stūrēsim skatoties spogulī, tā vietā, lai noilaustu roku un skatītos uz priekšu. Trešais projekts, kas pašlaik ir vēl viena konceptuālā fāzē, ar nosaukumu Take 1. Ziniet, kino industrija izmanto šo klapīti mazo. Take 1, take another one, done. Apmēram tā. Take 1 atrodas privāta, attīstītā teritorijā Rīgā, Darījuma un Apbūves rajonā ar nosaukumu Jaunā Teika, par kuru es varu sadarīt lielākā daļa no jums nezinu pilnīgi neko, lai arī Jaunā Teika atrodas aiz VF kultūras pils, blakus LMT, galvenajai ēkai, Zemgala gatvei, vairogu pārvadam, šī ir Jaunā Teika. Jaunās Teikas projektā es tiku iesaistīts apmēram pirms pusotra gada, kad tika izstrādāts šī rajona jaunais zīmols. Un es palīdzēju tikt galā ar vēsturisko naratīvu un nolēmām turpināt ar vietradas pasākumiem Jaunajā Teikā. Sākumā ar vietējiem iedzīvotājiem, vietējie, vieta, iedzīvotāji, vietrada.
Atkal atgādināt to, ka vietrada ir absolūti lokāla, kas noteikti saskana ar iepriekšējo prezentāciju. Sākām mēģināt veidot dažādus notikumus, bet viena lieta ir jāsaprot, nevienmēr cilvēki izvēlas saprast vai noticēt, vai vispār cilvēki vēlas kaut ko vairāk par to telpisko. Tāpēc vietrada vēl ar vienu ir ārkārtīgi izaicinoša praksa. Un pašlaik mēs strādājam pie 600 kvadrātmetrus platām telpām ar ambīciju tās padarīt par absolūti jaunu veidu notikumu vietu Rīgā. Ar to domājot to, ka šī Take One is the place of many spaces. Tā ir absolūti fleksibla telpa, kurā ir iespējams kinoindustrijas, skrīningi, kurā ir iespējami vietējās kopienas sanākšanas pasākumi. Kāpēc Latvijā neeksistē pagalmu kopienas? Jo mūsu klimats aizliedz cilvēkam uzturēties ārā normāli visu caur gadu gadumā. Un kā gan cilvēki var savā starpā sarunāties, ja viņiem nav kur to darīt, ja viņiem nav šīs te sarunu ģeogrāfijas. Take Viens ir mēģinājums radīt šo ģeogrāfiju, kur notikt citādākām lietām. Līdz ar to, atgriežoties pie vienīgā būtiskā, ka mēs esam trajektorija un potenciāls, ir absolūti bezbūtiski vai nebūtiski, no kurienes mēs nākam. Būtiski ir, uz kurien mēs dodamies. No kādas telpas mēs nākam, ir daudz mazāk svarīgi, kā uz kuru vietu mēs dodamies. Līdz ar to vienīgā jēga ir to radīt. Paldies!